te bija krāsns, te bija galds, te bija istaba, kur mēs dzīvojām. Kāds 7 cilvēki. Buhāšana te notikās, dzeršana te notikās, pīpēšana istabā. Tas ir manas atmiņas. Bija dienas, kad mums nebija ko ēst, un tā viņa to maizi bija sacepusi un atnesa mums. Jā, atceros, kā mēs uz Svalku braucām no šejienes. Tās bija svētku dienas, to es pastāstīšu. Kas bija Svalka? Svalka ir izgāstuve, kur mēs braucām meklēt savus mantus. Es jūtu čabu. Kaut krits, es domāju, nu labi, dēļ tā, ka es kaut kā esmu notupies un sakustinājis ar zāli vai ko. Aiz kājām ar galvu bāzi iekšā šitā ūdenī. Manu māsu paņēma aiz rokām, kājām ieklivināja iekšā tajā ūdenī. Nu, perabors pilnīgais. Nekārtība vienmēr mums ir bijis, bet nebija tā, ka mēs te patās opšs. Tik tāds perabors arī nebija. Visa ferma tusē viņam pa dzīvokli. Pusdienās viņš kādam uzšup, zirgs skrien iekšā, bašku uzsit pa tām durīm paukt. Tas stāsts bija leģendārs šai sētā un šajā pagastā. Kāds man bija kauns tajā dienā. Mēs atradām onkuļa šķūnītī, ko viņš bija uzcēlis Kamasutras grāmatī. Disko bikses es nekad dzīvē vairs nevilkšu un neko saistībā ar leopardu. Nu, kā ir? Atgriezties. Čau, Čaunieks. Ne tik ilgs laiks ir pagājis, tā kā es jau tā šādi atbraucu, man te radinieki dzīvo. Jā? Tā kā ilgāk es esmu šajā vietā, viens pats pastaigāju pa kaut kādām vecajām vietām, nostalģiskajām, un tad ir tā, kad uzsit tādu. Vectētiņš man te dzīvoja gadu apakaļ, gan aizgāja, lai viegli smilts pievienojās maniem sargeņģeļiem, tad pie viņas biežāk braukt. Kas tev pa stāstiem šeit bija? Pie baznīcas bija kaut kas? Īsti nē, mums... Bet tu negrēkoji, ja? Nē, šeit arī ir savs stāsts. Es atceros maziņš, ka biju mana vecmāmiņas svētdienās nāca uz dievkalpojumu šeit Luterāņu baznīca. Un tad es viņai nācu līdzi un es atceros, visvairāk motivēts es biju atnākt šeit uz dievkalpojumu, jo bija tā viena reize, ka bija pilns ar ēdienu un pārtiku. Tu esi ticīgs vispār? Jā, es esmu ticīgs, bet man ir manas attiecības ar Dievu. Es neesmu no tiem, kas uzskata, ka tev ir obligāti jāpieturās pie luterānisma vai tur pareizticīgais un vispārējais. Es ticu augstākam, man ir manas attiecības ar augstāko. Man patīk reizēm ieiet baznīcā, bet es neielieku nekādos stereotipos vai rāmjos to savu ticību. Tā kā jā, bet ticīgs es esmu. Mēs varam pabraukt īstenībā. Pirmā vieta, kur jau vairāk es varētu pastāstīt, ir mana skola. Nav jāpierāda nekas, pie visā vainīgs es pats. Jā, mazliet sāpīgs, bet tāds ir mans stāsts. Nav jāpierāda nekas, pie visā vainīgs esmu pats. Mazliet sāpīgs, bet tāds ir mans stāsts. Tas skaities tā kā sākuma skola, ja? Jā, pamatskola. Pamatskola? Pamatskola līdz 9. klasē. Cik jūs te bijāt? Klasē kāda 8? Manā klasē mēs bijām kaut kādi, nebijām daudz, kaut kādi, varbūt 13, 15. Te jau bišķi labāks skats. Sētas durvis. Šeit atceros, te mēs pulcējāmies ārā, sadevāmies rociņās. Vismaz sākuma klases līdz 4. klasē noteikti bija šāds princips. Un tad līdz tā ēkai, un tā ēka ir ēdnīca. Tad mēs turien gājām. Es jau domāju, šeit lasījāties, lai rociņās kautos. Nē, Tajā laikā vēl nesākās. Kautiņi notikās aiz tās lokācijas, aiz mūriem. Tā ir teica, vakarā aiz mūriem, ja? Aizgāja, ne vakarā, bet tā arī bija pēc stundām. Un tad jā, tur gāja rubīties. Bet tas bija tāds standarts, tāpatās jau kādam, kuram aizrauc ciet, tepatās skolā met iekšā paurī. Meta galvā. Kas bija vispār tie iemesli, kāpēc sākās tādi kautiņi? Vairāk tā apcelšana, jo es dzirdēju, kaut kas tāds arī tev bija. Man nekad nav paticis, kad aiztiek vājāku, nekad nav paticis, kad aiztiek kādu manējo. Bieži vien konflikts situācijas notika tāpēc, ka es iestājos par kādu. Zin kā, mēs te mācījāmies, es, mans onkulis, jeb bračka Olafs, Viegls Milts arī, viņš vairs nav šeit ar mums. Viņš bija gadu vecāks par mani, bet mēs visu bērnību uzaugām kopā, mācījāmies kopā. Vienā klasē kaut kādu noteiktu periodu gājām un it īpaši aiztika manu bračku, tad es ieslēdzos un kā tā aiztikšana notika. Protams, apcelšana, apsaukāšanās, kad uzzināja mūsu ģimenes stāvokli un ka mēs nākam no nabadzīgas ģimenes un tas, kā mēs ģērbāmies un kādus mūsu skolu palaida. Es atceros to vienu reizi, ka mani palaida ar leopardu biksēm, sieviešu tāds iespīlēts leopardu bikses un disko gali.
Un palaidu, un es atceros, ka tas bija tieši tas laiks, man liekas, pirms vai pēc Valentīna dienas bija tāda kaste nolikta. Tu varēji sūtīt vēstuli kādai savai simpātijai. Jā. Man patika viena meitene Monta no mana Šautāts Montē. Šaurauts Montē, jā. Viņas mamma, starp citu, bija mana audzinātāja 1. 2. klasītē, viena no labākajām skolotājiem ever. Un es ļoti izteikti atceros, tā bija 2. 3. klasīte, man patika Monta. Un es biju tajā dienā palaists ar tām leopardu biksēm, un es biju iemetis to vēstuli tajā kastē, un tad es gāju sēdēt solā visu dienu, lai neviens neredz. Man bija liels kauns. Un kaut kas no džekiem pamanīja, un tā mani vilka ārā no tā sola, un man liekas, kaut kas bija pasaucis vēl to Montu, vai tā Monta vienkārši līdz mūsu klasē bija atnākusi, un tad viņa arī sasmējās. Un kāds man bija kauns tajā dienā, tas ilgi sēdēja. Tādu kaunu tajā vecumā noķert, jā, tas bija tāds, tas bija arī tāds pagrieziena moments, kas ilgi sēdēja, un es sapratu, ka disko bikses es nekad dzīvē vairs nevilkšu un neko saistībā ar leopardu. Neko. Tādus momentus es ļoti izteiktu. Tie man ir spilgti palikuši atmiņā, kā es, piemēram, arī mums bija jāatrāda, 2. klasīte, tu mācies lasīt, ej mājās, pārlasi to tekstu, un tad tev ir jāparāda skolotāji, cik raiti tu esi iemācījies lasīt mājas darbu vai esi izpildījis. Tad es gāju pie skolotājas un ar pirkstu vilku līdzi tam, ko es esmu iemācījies lasīt, un burtoju tos vārdus. Un man tāda rītīgi melni nagi un melncais naga, un tā skolotāja, Denis, tev mājās nav šķērītes, tu nagus nevar nogriezt. Un tā viņa smuki man visu klasu priekšā, uz celīša. Un ar šķērītēm visu klasu priekšā sāka biest nagus. Skolotājas nedara tā. Tas ir... Bet no vienas puses labi, tu ietaup laiku, pašam no jādara. Nē, nedara tā, šādi nevajag ietaupīt laiku. Nezinu, šitas nav pat raku, ko tādu stāstīt, bet kā bija, tā bija. Mēs atradām onkuļa šķūnītī, ko viņš bija uzcēlis Kamasutras grāmatiņu. Un tad mēs tur... Ne jau jūs mēģinājāt. Mēs mēģinājām ar tur vienu meiteni tur kaut ko padarīties, bet, tas vecums un tie izmēri ir tādi, ka ko tu tur var izdarīt. Kaut kāda, tāda pasmaržošana vien sanāca, bet, tas ir kaut kas tāds, kas varbūt bērnībā īsti nevajadzētu tam pievērsties. Baigi interesanti, ka jūs sapratāt, ka tā ir tā grāmata. Jā, tur jau viss bija sazīmēts ar bildītēm, tur nebija ko nesaprast. Tu redzi visu, kad šitā ten notiek tās lietas. Tie klasabiedri, kas tev bija 13, viņi arī visi kaut kur tika dzīvē, jo man liekas, lielākā daļa gan jau arī paliek kaut kur šeit. Zini, es godīgi pateikšu, kopš es aizgāju prom no Lestenes, man ar ļoti daudziem pārtrauka kontakts, vienkārši dabīgi tā notika. Mainījās intereses. Patusēt, iedzert, man atkal kaut kādā brīdī sāka parādīties tā vīzija par to, ka es gribu sasniegt kaut ko dzīvē. Mērķi, sapņi, vispārējais, un nevēlti ir teiciens, lai arī cik skarbi tas neskanātu, tā ir, parāda man savus draugus, es pateikšu, kas esi tu. Es esmu bijis cilvēks, kurš es esmu ļoti humble, es mēģinu nebūt augstāks par citiem, neuzskatīt, ka es esmu pārāks par tevi. Visus cilvēkus mēģinu uzskatīt līdzvērtīgi, bet tai pašā laikā, ar visiem tu nevar uzturēt kontaktu. Tā vienkārši ir, tev ir jāvelta enerģija sev. Viens no ieročiem, ko man dzīve iedeva, tas ir muzons, un tas ir tāds labs veids, kā tu vari pamotivēt cilvēkus, neesot tiešā kontaktā ar viņiem, arī tos pašus savus vecos draugus un klases biedrus, cilvēks, kas ir apkārt un cilvēkiem, kuriem iet grūti dzīvē, tu caur muzonu vari ielikt iekšā to, ko tu gribi pateikt. Jā, un tas ir tāds... forši, ka tieši valoda, jo ne visi saprot. Uztais vienu, man liekas, Lestenes pulā. Lestenes puika, uz 1-2 izgāja muitu. Gribēja pārslēgt kanālu, bet papis pulti. Kuce gribēja apēst banānu, bet piepisa mūli. Viņi gribēja, lai man sanāk, bet saņēma nulli. Bez bazara, tāpēc visu sāku no jauna es. Varbūt mans vārds būs rakstīts avīzēs. Varbūt kādam mans stāsts beidzot palīdzēs. Bet līdz tam es nekad nebūšu samīzies. Kas bija tā motivācija? Tu jau neko citu baigi neredzēji. Kas bija tā motivācija, ka tomēr tu zināji, ka tu ir ārā un mainīt to visu, kas tev apkārt? Mana bērnība bija mana motivācija, redzi? Tā kā no defekta par efektu. Visi tie momenti, tā ir pāris lietas, ko es arī ieskicēju, kā mums bērnībā gāja. Tā bija mana motivācija. Es jau no pašas bērnības zināju, ka es esmu vairāk vērts kā čalis, par kura leoparda biksēm pasmējās, vai džeks, kurš uzgriež pudeli, pagriežās pudeli uz meiteni, un tā meiteni tā kā pastāz mani, tikai ne ar Denis. Es vienmēr, cik es sev atceros, es esmu tāds bijis. Ja tu rej uz mani, ja tu noliec mani, ja tu heito mani, ja tu netici man,
tad tas tieši man iedod lielāko motivāciju. Tas iedod lielāku motivāciju nekā apkārt tie tuvie cilvēki, kas pasaka, ka tev viss sanāks. Tieši tie, kas pasaka, ka nesanāks, tieši tie, kas paskatās tevi un tu redzi viņu acīs, ka viņi vispār neredz, kā tu kaut ko dzīvē varētu sasniegt, kā tu varētu tikt pie tiem mērķiem, kurus tu esi nospraudis. Un tad tas iedod manī to purekli, to draivu. Watch me. Skaties. Man liekas, man ir tieši tas pats. Man tieši spītība par to visu. Jā. Man patīk, ka man izaicina. Ja teiktu, man sanāk, man liekas, tad es negribētu tik ļoti visu sasniegt. Nolaist tenis līdz zvaigznēm, ko tu vari pateikt man. Tagad skan, visa industrija zina, kurš ir grants. Tad tu fans, tad tu heito, pēc tam atkal esi fans. Tas rams un tie komentāri klausās tagad ļāmš. Vot šeit ir ļoti daudz atmiņu šajā vietā. Kāda man nostalģija? Cik cilvēki te nodzīvē? Sanāk, mūsu pirmajās mājās rasās es nodzīvoju līdz kaut kādam 3-4 gadu vecumam. Tad kādus 3 gadus Putniņos, un tas šeit nodzīvojām arī 3-4 gadus. Interesantā jūs? Interesantā jūs? Sveiki. Tā puisis maziņš bija Denis te spēlējās. Čau, atceros jūs, čau. Interesanti tajā laikā, ka mēs dzīvojam. Istaba šitā ir tava. Jā, šeit dzīvojām mēs, Interesanti dzīvoja blakus logā. Tad es Atceries, labi atceros, te es nācu šādā tā maziņš bija. Interesanti ļoti labi pret mani izturējās, es nācu tur spēlēties. Interesanti atceros, bija sarkana mašīna, kurai viens no maniem onkuļiem, viens no maniem bračkām nolauza antēnu. Ai, kā viņš toreiz dabūja, toreiz policija sauc ārā. Interesanti ļoti jauka sieviete, bet toreiz viņa bija dusmīga mašīnai. Tādai smukai stīgai saplēs antēnu. Kā dabūja iekšās. Interesanti nāca. Pieduras. Te augšā sienas tika glabāts. Braucām uz lauku, ar traktoriem vedām un te ar dakšām metām virsū. Un tur bija sienas šūņa augša, kur mēs arī vasarās nakšņojām. Ņēmām palagus, pilvenus un nācām te gulēt. Tā atceros, man bija bail. Man vienmēr sastāstīja, ka sikspārņi te lidenās un sikspārņi vampīros tur var pārvērsties. Un reku sikspārņs aizlidojoties parasti skrēja iekšā. Es biju vispasīvākais gulētājs sienas šķūnī, bet jā, tur mēs sienas šķūnī glabājām sienu. Ej, tu nos, kā es šito nepamanīju? Šitas stienis leģendārais. Šī bija galvenā spēlēšanās zona. Zinat tie plasmasa lietas? Jā. Un tā viss un tas bija mūsu galvenais olimpiskais sporta veids. Mētājām zaugs, mētājām. Šis man arī bija, jā. Jā, un šitai... Viņš nav drošs. Ej, tu nos, viņš reāli nav drošs, bet tajā laikā piruetes met... Labi, ko es metu, es tikai... Nāc, bračka, es tev tūlīt parādīšu. Šeit bija tas klucis. Hop. Klucis, ko Bluķis. Nē. Te bija tas bluķis, te pārlikām dēli pāri. Un te, piemēram, mēs esam rekur. 5 cilvēki, 4 slēpjās. Paņemam 4 kociņus, uzliekam dēli. Visi viens aiziet skaita, visi aizmuk. Tur bija krūmi pilns. Un tā viņš te meklē, bet viņš nevar tālu no dēļa iet, jo kāds var reku paslēpties aiz kādas, malkas pagals vai kur, uzsis pa to dēli, tad tev kociņa aizlido, viņš atkal mūs slēpties, tev viss pa jaunam. Tādā veidā tu varēji izglābt to, kas ir atrasts. Labi, nestāst par spēli, bet stāst par to vienu reizi, tur bija pilns ar krūmiem, un es slēpos tur ar tiem 2 kokiem, tur bija krūms. Un es jūtu čabu. Kaut krats, es domāju, labi, dēļ tā, ka es kaut kā esmu notupies un sakustinājis ar zāli vai ko. Un ir iekšā, kontakts, šūska. Skrienu ārā no tiem krūmiem. Tas bija labs. Zeltis? Es pieņemu, ka zeltis, jā. Es vēl te stāvu. Tā kā... Vai patīk šūska? Jā, bet tas aromāts te vienmēr tāds ir bijis. Es tev teicu, tas smuka smarža. Ejam tālāk. Skaisti vārdi. Ar attieksmi jau bija. Kuce. Atceros, mūsu kaimiņos augšā dzīvoja džeki, tas ir tāds arī. Tas ir vēl viens tāds traumatiskais moments, kas bija. Tur uz lauka mēs spēlējām futbolu, un te bija vecāki čaļi, kuriem jau 18, 19 gadi. Tie bija baigie bulī, bet tur bija perabors. Tur bija tā, ka mums bija jāiet spēlēt futbolu. Parasti mūs lika vārtos iekšā, viņi tajā vecumā, kā viņi gāž pa to bumbu. Mums bija bail, mēs negribējām spēlēt. Es atceros, viens džeks, viens no mūsējiem šeit, viņam lika spēlēt futbolu, viņš tur viņš tā kā notupās un bum, es atceros, kā viņam kāju uzšauja, viņš ar galvu pret sienu atstās. Tur bija dīķis, rekur, var redzēt, ka bija dīķis. Tajā dīķī mūs ar aiz kājām ar galvu bāzi iekšā šitā ūdenī viens no tiem čaļiem. Manu māsu paņēma aiz rokām, kājām ieplivināja iekšā tajā ūdenī. Perabors pilnīgais notika, un tad man liekas,
kādam no mūsu vecākajiem cilvēkiem, kas te dzīvoja, vienkārši sasumējās, tas viss noriebās un beidzot nolēma rīkoties, jo tas bija pat traku tas, kas te notikās. Un tad toreiz sāka policija te braukt apsekot visu to situāciju. Un vai viņiem tā kā lika, vai viņi paši tā kā izlēma, ka viņi dosies prom, bet nonāca līdz momentam, ka viss, ka tie galvenie bulī, kas te arī bija, vārdos nevienu nesaukšu, visi viņi tad pārvācās tur dzīvot, kāds uz Stukumu, kāds vēl kaut kur. Un tā man arī ilgu laiku bija cemme, tas ir vēl viens tāds moments, kas man tā kā, tas bija viens no tādiem pirmajiem momentiem, kad skatījos pēc tam Van Dammes filmas un es domāju, kādu dienu es satrenēšos un tad mēs parunāsim, bet, protams, tas viss ir pārgājis, tagad tas ir vienkārši kārtējā tāda bērnības smagā šķautne, kas vienkārši bija tā atriebība un tas naids nesēž manī vairs, vienalga, lai viņi dzīvo, lai viņiem viss ir kārtībā, bet reāli, ka tas tā bija. Es domāju, jāpadzerās svētais ūdens. Davai. Pa veciem labiem laikiem. Jā. Ja no kaš no šejienes nāk lakīpans. Tā nav. Tas skaņa labā. Ir? Jā, protams. Tā, es tā bišķīt, lai varam. Daudz jau nevajag. Nākam bērnu visi. Padzert kaut kādu kokainīšu, bet tas nekas. Garšo pēc bērnības. Ļoti labs ūdens. Jā. Ļoti labs Nu, ūdens. pats Tas ir tiešām ļoti labs ūdens. Mēs šito ārā autoveikalam atdodam apkārt. Ļoti labs ūdens. To kokainīšu neizdzert tikai. Olbaltumvielas nekas. Zini? Vai ne? Labs ar visām Kāda aļģiem. Es nezinu, vai aļģis bija labi vai slikti. Labi. Ieraksti komentārā. Ierakst komentārā, tieši tā. Ancis vispār bija MVP. Atceros, ka Ancis piekāsa mums pirmām kārtām. Viņš tur mums pa 10 vai 15 santīmus par vienu vagu. Viņš mums piesolīja bietes, lai mēs raujam ārā. Esat tie, kas laukos dzīvo, zin, kā ir ar roku bieti raut ārā. Pa vienu vagu. Tā vaga bija tā kā līdz ceļa galam. 15 santīmi, es atceros, pusvagu, es norāzu, domāju, viss, es taču neesmu tāds idiots. Eju iekšā, paēst pie Anča, šim izrādās visa ferma tusē viņam pa dzīvokli. Pusdienās viņš kādam uzšops, zirgs skrien iekšā, bašku uzsit pa tām durīm pa augšu. Kas te notiek? Un tā mēs aiztināmies, Ancis bija MVP. Viņš vācēja atpūsties, izklausās ar zirgiem vispārējā. Zirgs skrien iekšā, bašku ieliek durīs. Es bišķi varbūt pārspīlēju, bet tas zirgs kaut ko pie tām durīm tur ganījās, berzējās, nezinu, es prasīju, vai kas viņam pa problēmu bija. Es te dzīvoju autoveikals, braucu svētdienā. Populāri, ko mēs pirkām, ir saulespuķu sēklas, semuškas. Un tad es atceros, viņiem tad bija populāra multene Pokemon. Jā. Un viņiem bija Pokemon kārtis, eit un nost. Es visu to nedēļu vācu tās pieneņu saknes, ceļmalu lapas, nodevu tai sievietei, kas taisīja tējas, sakrāju tos 40-80 santīmus. Un tad gaidīju, kad atbrauks autoveikals un nopirk vienu paciņu ar tā Pokemon kārti. Visu nedēļu bija ko darīt. Jā, un profesija. Ko sutīsim, nākam. Super. Oi, vecīt, piedod. Brāškies var samaksāt par to, ja kas maziņš, ka bija neļauj kāpt iekšā. Tā, maksājam, tā, tulīt. Hop. Man likās, ka te viss bija, ka mēs tādā teritorijā dzīvojam. Izrādās, ka mazais pagrab kalniņš ir tepat pieejas jau. Mēs taču šit, kā mēs ziemā šļūcām pa viņu iedomājies, mums likās, ka tas ir tāds gaiziņu kalns. Te ir mana dzimtene, smilšainais krasts, ar to mēs sākam. Jā, šī ir lokācija Sagnā pēc kārtas, otrā vieta, kur mēs dzīvojām. Šeit? Šitā māja? Jā, šīs durvis, es pat nezinu. Visās pēc tas šķūns? Jā, tad šajā vietā mēs dzīvojām, es, vecotēvs. Jā, 7 cilvēki mēs gulējām.
vienā istabā. Viena maza virtuvīte, viena istaba. Tā mēs te dzīvojām. Oi, johaidi. Jā, te ir vaļā. Tik trāki neizskatījās. Bet vispār, jā, šeit bija pieliekamais zaptes burkas un viss kaut kas tāds tika glabāts. Te bija krāsns, te bija galds. Vot tas ir prikols, vot tas tikko tādu sajūtu uzsit. Tas man vienmēr radīja labu sajūtu. Mums starp tiem 2 logiem bija Ziemassvētku mantiņas. Iedomājieties, viņas tur stāv kādas 30 gadus jau. Vēl projām viņas ir palikušas. Tas iedeva tādu sajūtu. Te bija virtuvīte, te bija istaba, kur mēs dzīvojām. Kāds 7 cilvēki. Tur es ar veco tēvu gulēju. Vecā mamma gulēja kaut kur te. Tad mēs kaut kā tā apkārt šajā istabā riņķī kaut kā mēs dzīvojām. Kāda tev spilgtāka atmiņa no šejienes? Nu, tās mantiņas tikko man tā ļoti spilgta atmiņā. Tāds notikums varbūt. Jā, tādi daudz bēdīgi notikumi īstenībā. Nu, pirmais, kas man nāk ārā tur pāris metrus uz priekšu, mums bija mazs sunīts, kuru mēs saucām pa lācīti, mazs balts sunīts. Kā mēs viņu mīlējām, bet viņš mums īsu brīdi bija. Kaut kas viņam notika, kā mēs spēlējāmies ar Olafu. Mēs paņēmām riteņa disku, kuram nav kamera pat riņķī vairs. Noplēsām no kaut kāda žoka drāti, iztinām cauri tam diskam drāti, šitā te sanāk tam mazajam caurumiņam, riteņa diskam izpinām drāti, uzvilkām, sapinām to drāti šitā te, uztaisījām tādu kā stūri. Tas bija mūsu motis, tad mēs viņu šitā stūmām, brum ar muti taisījām. Tad viņš bija, viņam bija sava ģimene, man bija sava iedomātā ģimene, un tā mēs spēlējāmies ar tiem očiem. Tas ir kā tiem zirgiem, kam iedomā, tā kā jāi, kā viņš sauc. Hobby horsing. Nu, jā, Hobby motis. Mums bija moto horsing. Bet reāli tā bija. Cik tam man bija gadi? Nu, šeit, kad es nodzīvoju, nu, tur no 3-4 gadu vecumam līdz kaut kādam 6-7 gadu vecumam. Nu, tad jā, kaut kāds tādas nianses momentus es atceros. Jā, atceros, kā mēs uz Svalku braucām no šejienes, tās bija svētku dienas, to es pastāstīšu. Kas bija Svalka? Svalka ir izgāstuve, kur mēs braucām meklēt savus mantas. Es domāju, pēc tādas vietas pēkšņi būt Rīgā, man liekas, diezgan grūti pierast tam, ne? Man patika, es biju šokā vienkārši. Es līdz 11 gadu vecumam pilsētu neieraudzīju. Pirmā pilsēta, kas tagad vairs neliekas izteikti liela pilsēta, bija Tukums. Es atceros, ka kā 11 gadiņi es iebraucu Tukumā, es to ej tu nost. Un tā vispār nekad, tā, varbūt. Nē, taču no Humpalām te patās kaut kādas drēbes mums kaimiņi deva un tā, nē. Kad es pavisam maziņš biju varbūt, bet to es neatceros. Bet tā izteikti, ka es atceros, man bija kādi 10-11 gadiņi, es iebraucu Tukumā, un man likās 10 kaut kādi man bija. Es iebraucu, es domāju, wow, oho, tā kā cik daudz mašīnas, visur ēkas, gaisma spīd, un agrā rītā, tas bija ziemas agrs rīts, kad vēl tumšs. Jā, un tad es atceros pirmo reizi 11 gadu vecumā, kad ar tēvu, jau kad sāku atkal komunicēt ar tēvu, braucām kopā pirmo reizi pie viņa ciemos ar vilcienu uz Rīgu, un tad jau Rīgu, ka es ieraudzīju, es vispār domāju, kaut kas tāds filmās tikai redzēts. Un tad paliku pie tēva toreiz vienas brīvdienas, viņš man uzdāvināja mazo telefonu, Siemens A35 ar mazo antēniņu melnu atceros, un nopirku foršas džinsu bikses, džinsu jāciņu. Leopards siksniņu. Nē, tētis tā man neapbežoja. Tētis foršas, tās džinsu drēbītes, kas man bija, viņas bija foršas, melna maiciņa. Bet ar to Siemens A35 es iebraucu auzās. Tad es viņu ieliku te kabatiņā, džinsu kabatā tā, ka tā antēna spīd ārā. Un te es gāju šitā pa skolu, man tagad ir telefons. Bet tad jau Siemens A35 jau bija, tur jau bija Nokia 3310 jau viss. Un es gāju ar to Siemenīti un saņēmu pāris, tad es to Siemenīti ieslidināju, te, kur neredz. Nebija vairs, nespīdēja te ārā. Antēniņa. Emocijas man ir interesantas šobrīd iekšā, tā konkrētas atmiņas kaut kādas pastāstīt. Nu, kāda žoska, tad, ko es atceros, buhāšana te notikās, dzeršana te notikās, pīpēšana istabā, tas ir manas atmiņas. Kaimiņos dzīvoju, viena no spilgtām atmiņām. Pie glāzes pasēdēšanas kompanjone sēdēja tieši dzīvoja blakus durvīs, bet viņas savukārt cepa ļoti garšīgu maizi, kas man patika. Un bija dienas, kad mums nebija ko ēst, un tā viņa to maizi bija sacepusi un atnesa mums. Tā ar kāru muti ātri vien nolocījām. Interesants jautājums, vai mēs vienmēr atceros, ko mani vecāki virtuvē klausījās, ka viņi svinēja. Ko klausījās šajā laikā? Tu atceries?
Jā, es ļoti labi atceros, kāds muzons mūsu ģimenē bija iecīnīts. Vēl ir roz? Nu, ģērži, ručki, nu, zini, to dziesmu. Nē, pietika. Vīrus no latviešiem šatad prāta vētras skanēja. Prāta vētras skanēja, bet, nu jā, tāds Krievu muzons. Tad jau vēlāk uz stūrīšiem pārvācāmies, tur jau sākās manas repa gaitas. Tur jau Ozols parādījās, kaut 50 centus pa ZTV, pa televizoru jau. Nu, onkuls Egils, viņš jau bija vecāks, viņš vairāk sekoja līdz modēm visam, un viņš tomēr jau pats sāka haslot, un viņam vairāk kas bija pieejams. Tad viņš kaut kur playeri jau bija nopirts ar, atceros, Ozola albumu kaseti. Tad viņš deva mums arī klausīties, klausījos Ozolu jau pa sētu un tā. Bet tas bija stūrīšos, kur mēs bijām iepriekš. Es ticu, ka tur, kur es esmu, tas ir likteņa pirks savā ziņā. Un arī Sudrabu satika, viņam ir dziesma Pif un Pau. Kad es pirmo reizi klausījos to dziesmu, es domāju, no Lesteras uz Rīgu. Es visu laiku maucu vienmēr no Lestenes uz Rīgu. Es arī tā sākumā maucu. Jā, es domāju, bet es sapratu, ka viņš nesaka Lestene, un tad es nedaudz papētīju to viņa biogrāfiju, un kur viņš dzīvo, un tad es sapratu, ka viņš močīja par Lesteru, par vietu, kas ir UK. Bet vispār tas... Tā apstākļu sakritība, viņš nāk no tādas pašas vides kā es. Viņam bija ļoti grūta bērnība, viņš jau sarkanus pleķus uz zemes jau ir redzējis no mazas bērnu kājas. Kam tik nav sanācis iet cauri, viņam muzons bija sava veida tā kā zāles. Tas bija veids, kā aizbēgt no turienes, kur viņš bija, kad blakus istabā notikās visāds šums un viss tas, ko mēs varam iedomāties. Viņš uzlika austiņas uz ausīm un vienkārši klausījās muzonu. Tās vienkārši apstākļu sakritības, viņam ir bijusi grūta bērnība, es nāku no līdzīgas vides. Mēs reizēm viens otram stāstam stāstus, kas viņam ir bijuši tādi paši kā man, nu līdzīgi, ļoti līdzīgi tie stāsti. Un viņš ir Denis, un es esmu Denis. Viņš dzīvoja Lesterā, es nāku no Lestenes Latvijā, un visādas tādas apstākļu sakritības, un tagad tas, cik mēs jau lielas lietas sākām darīt šajā valstī muzonā, un tas, cik lieli plāni mums vēl ir, es saprotu to, ka tas nenotika tāpat vien, ka mums bija jāsatiekās, lai mēs izdarītu to, ko, teiksim tā, ko Dieviņš mums ir paredzējis. Jo es zinu, ka mēs varam izdarīt lielas lietas, mēs drīz pasludināsim vienu lielu notikumu, uz kuru ejot, mums ir ļoti liela plāni, ko izdarīt priekš Latvijas klausītājiem, priekš cilvēkiem, kurus iedvesmot un priekš Latvijas mūzikas. Lielais plāns, kas albums jau un kas? Vai kaut kas vēl lielāks? Man liekas, albums jau tas jau ir liels. Tas būs līdz šim lielākais koncerts, kāds mums ir bijis. Man neticēja, kā es stāstīju tiem savas vīzijas. Oi. Šīs šūpoles, mēs esam rasās. Šīs ir manas bērnības mājas. Šeit viss sākās, viss mūsu tāds, ne tikai man, bet visam manam tādam nesenākam ciltskokam. Mana mamma te uzauga, krusvecāki, māsīces, brālēni. Vecotēvam, man liekas, jau sen ir saistība ar šo vietu. Nu, šīs ir reāli tādas bērnības mājas. Kurā vecuma posmā tas bija? Sanāk no 1 līdz 4, tā arī sanāk, jo es pirmīt ieminējos, tur ir tas loks, no kura es izkritu 4 gadu vecumā. 4 gadu vecumā es izlidoju no 2. stāva. Un tur apakšā bija rabarberi. Es iekritu rabarberos. Īstenībā 4 gadu vecumā viss jau varēja izbeigties. Es atceros, es izlidoju ar galvu pa priekšu, tas bija mans pirmais salto. Nu, jo es izlidoju galvu pa priekšu, bet izteikti atceros, ka nozemējos uz dibeni. Un es izkritu un sanāk, ka bērns pakrīt garām, un tur, kur mēs iegājām iekšā, tur pa labi, tur bija virtuve mums, ja nemaldos. Virtuve vai tāda kā viesistaba. Un tur visi sēdēja 1. stāvā un redzēja, ka Denis pakrita garām logam. Un tad visi izskrēja ārā pa durīm un šeit no stūra skatījās šitā te. Un man tā kā vairāk nevis tas, kas sāp, zin, kā maziņš mīksti kaulis, tais rabarberos iekritu. Tas bija šī telpa aizsita, es atceros to izteikti, bet nebija tik traki. Nebija tik traki, kā izklausās. Sauc par rabarberu bērnu. Jā, man Knička nākamā būs, man nākamā albuma sauks Rabarberi. Es sāku raudāt vairāk no tā, ka no tās reakcijas, no tā šoka, ko es redzēju. Izteikti atceros, ka Krusmāte bija viens no tiem cilvēkiem, kas izskrēja ārā un ieraudzīja, ka es tur sēžu. Un tais rabarberos. Un es izteikti no tās reakcijas tā, ka sāku raudāt, pārdzīvot. Jo redzēju, ka visi ir šokā, visi ir pārbijušies. Un tas mani kā bērni ietekmēja. Bet jā, 4 gadu vecumā es izlidoju ārā no 2. stāva.
Tur jau tik labi atcerēties 4 gadus. Jā, ļoti veicīt. Es vienreiz savam bioloģijas skolotājiem prasīju, vai tas ir iespējams. Tas man ir kā sapnis, bet man liekas, ka tas nebija sapnis. Tā ir mana pirmā atmiņa. Es reāli guļu, redzu pāri tumšu plīvuru, 2 sievietes un ripoju uz priekšu. Tas ir pirmais, un es nezinu, varbūt tas ir gļuks smadzenēs kaut kāds, vai varbūt es to esmu nosapņojis, bet es to uzskatu kā savu pirmo atmiņu, ka es reāli guļu ratiņos. Tāda man ir sajūta. Es saku, augstāks man ir ja ar kaut ko es esmu apveltīts, to zina visi mani draugi, tā ir atmiņa, man ir ļoti laba atmiņa. Te bija šūpols kaut kāds? Te bija šūpols, un tāpēc es tādu šoku tikko noķēru, jo tā šūpols vēl pēdējā reizē, kad es te biju pirms pāris mēnešiem, viņas vēl bija dzīvas, tā šūpols ir vecākas par mani. Man ir 31 gads, tā šūpols ir vecāks par mani. Es vēl pagājuši gadu vasarā šajā šūpolē biju atbrauc šūpoties. Viņas ir ļoti vecas, mana mamma šūpojās šajā šūpolē. Patīkam nostalģija, dažas no šīm eglītēm. Tās iestādīja mana mamma, tās eglis iestādīja mana mamma. Forši atcerēties tādas atmiņas. Jā, nē, to es neatceros, jo es savu mammu neatceros. Man bija 3 mēneši, kad viņa nomira. Es to neatceros. Tās ir lietas, ko man ir patīkami dzirdēt par savu mammu, ko man stāstīja. Tās eglītes 2 toču man stāstīja, ka iestādīja mana mamma. Par šito es vēl neatceros, un tur vēl kaut kādas eglītes. To eglīti, man liekas, tās eglītes stādīja mana mamma, to man stāstīja manējie tuvinieki. Tur ir prikols. Es tur vienreiz jau ar Reiku, mēs te bijām atbraukuši. Tur bija sausā tolete mums. Vienreiz ritīgi vētra bija, un tā sausā tolete tā pūta vējš, kā apgāzās tā sausā tolete, tā mājiņa apgāzās, un gaļina vai kas tur iekšā sēdēja un apkrita visā te. Tas ir smieklīgais, tas tās vai gaļinas nosaukt vārds vienkārši. Ne, gaļina cepurnot. Un es tur atkal es biju sīks, es pats to neatceros, es biju pavisam maziņš, bet tas stāsts bija leģendārs šai sētā un šajā pagastā. Kā gaļina apkrita ar to būdiņu. Tas stāsts bija leģendārs lielajā vētrā, ko viņa apgāza. Es iztēlojos to skatu. Man atmiņās pilti ir palicis. Es nezinu, kas tajā naktī notika vai agrā rītā, bet es atceros vienu no reizēm, kad mēs devāmies prom no šejienes uz Putniņiem. Mani pamodināja, ārā vēl bija tumšs, mani saģērba, mana vecā mamma un vēl kaut kas neatceros, kas bija ar mani no onkuļiem un tantēm. Mēs vienkārši agri no rīta vai pat vēlā naktī, es nepateikšu, cik bija pulkstens, bet mēs gājām ar kājām uz Putniņiem. Atceros, kā ārā bija augsts un atceros, ka kaut kas notika, bet neatceros, kāpēc. Un vecā man bija tāds cilvēks, kura daudz ko nestāstīja. Es neatceros, kāpēc. Un tad mēs atpakaļ te nonācām. Un tad bija viena tāda reize, ka man pateica, man bija 4 gadiņi, un bija viena reize, ka man pateica, ka viss, kaut kādi 4 gadiņi man bija, ka viss, ka mēs tā kā nedzīvosim šeit vairs, mēs pārvācamies. Un es biju pirmais, kuru aizveda projām. Es ar veco mammu pirmie tur dzīvojām, un tā pievienojās pārējie. Un tā gan bija vasarīga diena, vakars, un mani uzsēdināja uz moča. Vecotēvs, man liekas, vecotēvs mani aizveda līdz tiem Putniņiem, un tā bija pēdējā reize, mēs aizbraucām projām, bet es vienkārši atceros, cik es biju bēdīgs. Kā es pārdzīvoju, ka man jābrauc prom no šejienes. Tā sajūta bija neaprakstām. Es tā negribēju, bija tāda piederības sajūta šai vietai. Ļoti negribējās braukt prom, bet es atceros izteikt to dienu, jā. Jā, es te tiekšā parādīts, ne? Kā tur izstājās. Tagad jau tur esot remonts, tā es saka. Jā, kaut kas tur ir darīts. Tur tā neizskatījās vēl pēdējo reizi. Welcome to my crib. Ļoti interesantas atmiņas ar šīm te trepēm. Es nezinu, kāpēc. Man bija tāda pārdabiska sajūta, ka kaut kas uz šīm trepēm, kad es atrados šajā lokācijā, man vienmēr no kaut kā nenormāli bail bija. Man bija tāda tirpoša sajūta ķermenim, un man vienmēr bija sajūta, ka es neesmu viens, pat tad, ja es biju viens šajā lokācijā. Vēl man bija bail no putekļa sūcē. Sūca māja man bija mīzaks. Nu, uziesim augšā. Kas augšā, kas apakšā dzīvoja, es to visu neatceros, to man varētu. Mani onkuļi. Tu atceries savu bērnību, tur bija tāds, apmēram tāds bardaks. Tās ir arī lietas, ko es nepateikšu. Tā sienas noteikti bija tādas krāsnes, pārējais, bet vai es domāju, tajā bērnībā lejā, tev bija nekārtība apkārt. Nekārtība vienmēr mums ir bijusi, bet mēs esam mēģinājuši, tā kā mums ģimenē tomēr arī sievietes bija, tā kā kaut kā tam ir sekots līdzi. Nevīžība no mūsu puses, bet noteikti ne šitāds bardaks. Šitais, šitā nebija. Kaut kā jau mēs funkcionējam. Nebija tā, ka mēs te patās opšs.
Tik tāds perabors arī nebija. Šo istabu es atceros. Protams, mums nebija tāda grīda. Šeit ir tāda siena arī nebija. Te ir remontēts. Kas te bija tajā laikā, ko es atceros? Bija pilns ar plakātiem. Visādi tur Aqua, tur viens pats mājās 3, tur gladiators, visādi tā laika populārie dziedātāji, Tupaks un tā tālāk. Un šis ir tas leģendārais loks. Neatceros, kā es tiku uz tās palodas. Te bija kaut kāds arī gulta vai ne gulta. Un loks bija vaļā, vai es tā kā pats viņu biju iemācījies attaisīt, bet, protams, tas nebija tāda tipa loks. Tas bija tas stiklinieks vecais. Un kaut kā toreiz es tā izdomāju izkarāties un skatījos kaut ko ārā, jo es biju viens pats augšā. Un izkarājos, un tā arī viss vienkārši spēks laikam nebija tā, ka ievilkties apakaļ vai kā, un tā es arī izlidoju no šejienes. Un bildes maziņas, kas skatoties, protams, ļoti daudz bildes dēļ tās braukāšanas šurpu turpu un dēļ tās vides, neviens jau nesakoja līdz, mums jau nebija bilžu albumu, kur kolekcionēja, kaut kur tās bildes bija nomestas, kaut kur viņas ir sadedzināts. Bērnībā es biju blondu galviņu, džekiņš, es vienmēr uz kameru, ja fočēju, vienmēr ar pirkstu šitā rādīju. Vienmēr ar pirkstu rādīju un smaidīju, tā kā laikam kameras man patika. Dzirdēju stāstus, ka pa šīm trepēm, to man krustmāte stāstīja. Manas mammas pirmā mīlestība tika nolidināta lejā. Vecotēvs laikam bija nedaudz zem grādiem, tādā jautrā prātā, kaut kas viņam nepatika. Tajā neteikšu, kā viņš viņu tur sauc, un tā laikam viņš viņu izmet no mājām ārā, un tādas stāstas es dzirdēju. Ka laikam bija grūti izturēt atlasi. Jā, mammas pirmā mīlestība nolidoja te lejā. Nu, pastīsimies, kas tur nāks mājās. Dievs dod, ja man būs meita, skatieties man. Tagad, ja kāds cilvēks skatās tevi, kuram varbūt līdzīgi apstākļi, kāds viņu motivētu, kā viņam tik ārā no šīs vides, kā atrast to savu mēķi vai kā teica savu saulstaru? Zin kā, ļoti jau arī būtisks moments ir kādā vecumā to es. Tur 7, 8, 9 gadīgs bērns neaizies no šādas vidas vienkārši projām, bet nu jā, noteikti, ko es pateikšu, ja jūs redzat, man piemēram šaurauts manai audžu mammai, ka viņa tā kā piefiksēja tos mūsu apstākļus, sāka sekot līdzi un sāka tā kā izmainīt to manu dzīvi, mūsu dzīvi un to, kur es esmu, un palīdzēja man kaut kā tikt tālāk un ieraudzīt pasauli citām acīm. Un esat vērīgi, skatāties, kas jums apkārt notiek, palīdzat noteikti viens otram, un tad, kad jūs paši esat jau domāt spējīgi un jūs tā kā pieķerat sev pie domas, ka šis nav ok, ka tie apstākļi vai tā pieredze, kur tu dzīvo, ka tu tomēr gribētu kaut ko savādāk, nezinu, tie iespaidi jau ir dažādi filmu paskaties un redzi, kā cilvēki dzīvo, un tas, ko es varu pateikt, viss ir iespējams, ja tu tam notici, ja tu manifestē, ja tu strādā ar domām, tu ej uz un noteikti ej uz to. Dari kaut ko, lai tu izmainītu savu dzīvi. Ja, protams, ja tie apstākļi, kur tu dzīvo un tu negribi neko mainīt, tā ir atkal cilvēka izvēle. Bet ja tu gribi dzīvē kaut ko pamainīt un varbūt nākotnē saviem bērniem atkal nodrošināt savādāku dzīvi un iedot to mīlestību, kas varbūt ļoti daudziem trūkst, tad zini, ka tu to vari darīt. Tev ir visas opcijas, visas dotības. Visdrīzāk ir, protams, izņēmuma situācijas kaut kādas, bet tāpēc es ticu augstākam, ticu liktenim, ticu, kad šī pasaule kādu dienu ies uz labu. Tā kā grūti ir šis tāds jautājums, jā, kur ir dažādas tās situācijas, bet tie cilvēki, kuri var kaut ko mainīt savā dzīvē, noticat tam un ejiet uz to, lai jūs kaut ko pamainītu, un es ticu, ka viss sanāks. Paldies, Denis, par šo stāstu, par šīm foršajiem un arī tajā pašā laikā skumjiem notikumiem. Es ceru, ka cilvēks motivēja, redzēja, ka cilvēks varbūt ne no kā var tikt kaut kur. Jo reāli izējot tavu stāstu, nu, tas ir vienkārši kosmos. Man liekas, rētais, kurš var izsisties un tikt tālāk. Jā, paldies arī jums, Kruti, bija tiešām tāda aiziet atpakaļ atmiņās un tādu atmiņas kladīti man pacelājāt. Un es neteikšu, ka es jūtos kaut kur ir tāda nostalģiska sajūta, kaut kur ir sāpes, atceroties, kā ir gājis, bet tai pašā laikā forša, vērtīga emocija gamma. Paldies jums par šo tā kā. Varbūt ierast komentārā, kurš notikums tev vairāk palika atmiņā. Tad tiekamies kur? Tiekamies, sekojot līdzi, gan jau nezinu, kad šis nāk ārā, bet... Šis nāk ārā 2. aprīlis podcasts, pēc tam nāk ārā pēc kaut kādām 5-4 dienām. Sekojot līdzi, ja biļets vēl nebūs izpārdots, bet ļoti liela iespēja, ka tā notiksies. Tie, kas jau ir nopirkuši, tiekamies pa lādījumu, kas nav, skatieties, varbūt jums ir iespēja vēl iegādāties. Anyway, sekojot līdzi, tiekamies vēl visu kaut kur, plāni ir lieli, tā kā
Galvenais ticēt sev, un viss izdosies. Patā. Nav jāpierāda nekas, pie visā vainīgs es pats. Jā, mazliet sāpīgs, bet tāds ir mans stāsts. Nav jāpierāda nekas, pie visā vainīgs esmu pats. Mazliet sāpīgs, bet tāds ir mans stāsts.